Tik profesionāli neviens cits nestrādā, vienalga, vai runa ir par sieviešu vai vīriešu apģērbu. Mūsu klients no Šveices, kurš agrāk šuvu uzvalkus Anglijā, ieradās pie savu bijušā šuvēja Londonā uzvalkā, ko bija darinājusi Anna, un kas bija perfekts. Un neviens neticēja, ka uzvalks šūtas Latvijā, jo pastāv uzskats, ka īsti perfektu vīriešu uzvalku prot izveidot vien britu dizaineris. Он говорит, нет, этого не может быть. Почему? Потому что так хорошо шьют только в Лондоне. 8 grūti darba gadi pagājuši. Kādu jūs plānojat modesnam nākotni? На самом деле, так сказать, мы как работали, так этих 8 лет... Mēs strādāsim tālāk, tāpat kā iepriekšējos gadus, bet ne tik daudz, lai izveidot šo modesnam un iekarot autoritāti tā vārdam pasaulē, bet lai jau sasniegto pārvērstu naudā. А теперь мы просто постараемся конвертировать уже это в деньги. Ja esmu sapratis jūs pareizi, jūsu mērķis ir veidot modesnamu kā skaistu biznesu. Совершенно справедливо. И, допустим, наша же цель была не просто показывать на тусовках какие-то местные коллекции, да, допустим, латвийские. Tā ir taisnība. Mūsu sākotnējais mērķis nekad nav bijis piedalīties tusiņos, kuplinot to saturu ar modes skatēm. Moda nav šovs, tas ir bizness ar daudz miljonu un pat daudz miljardu apgrozījumu, kā bankā. Tad tas ir bizness. С ее красотой, с ее уникальностью. А все остальное это модный бизнес. Продажи в больших количествах и заказы. Modesnams ar savu skaistumu ir kodols šajā impērijā. Galvenais ir pārdošanas apjomi un savu veikalu tīklus pasaulē. Tas ir modes biznesa mērķis. Lai to sasniegtu, pasaulē tiek tērētas milzu summas reklāmā un citos mārketinga pasākumos. К сожалению, мы этого лишены. Как я говорил, если бы было, ну, хотя бы хоть какая-то... Mums tādu, protams, nav. Nav arī pat visvienkāršākā valsts atbalsta. Nav vajadzīga nauda, pietikt pat ar rekomendācijām. Te pašā Amerikā. Šodien mēs būtu jau miljardieri. Хотелось бы, чтобы как бы вот наши руководители страны все-таки ощущали разницу. Man gribētos, lai mūsu valsts saredzētu atšķirības starp parastu biznesu un radošām industrijām, kur talantīgi cilvēki spēj radīt kaut ko tādu, ko naudā bieži pat pārreikināt nav iespējams. Tas celtu valsts prestižu, palīdzētu turpināties kultūras tradīcijām, garīgi bagātināt sabiedrību gal galā. Принятых как бы направлений культуры в Латвии и поможет общему духовному, в общем-то, обогащению этой страны. Vai moda ir dzīve? Moda ir жизнь. Jā, tā tas patiešām ir. Veidosim to kopā. Paldies par sarunu. That's fine. Thank you. London Fashion Week – modes nedēļa Londonā. Londona ir viena no ietekmīgākajām pasaules modes 5 galvaspilsētām. 2 reizes gadā modes nedēļa kalendārā starp Parīzi un Milānu valkāšanai un apskatei. Ekskluzīvi tikai jums, no mums, pašu klātienē filmētais un redzētais. Sezona pavasaris vasara 2007 sākas jau šodien. Džordžs Alans O'Dowds. Kas tas par īru vīru, jūs jautāsiet? Tas ir tas pats vecais labais britu mūzikas mazais dīvainītis Boy George, tikai oriģināla nosaukumā. Šobrīd apģērbties par dzimumu robežas jaucošu karnevālas transvestītisku pūtni ar naivām vai netik naivām bērnu acīm vairs nav nekas īpašs. Taču jāatceras, ka Boy George savu ceļu uz popmūzikas virsotnēm kopā ar grupu Culture Club sāka tālajā 1983. gadā. Toreiz tas bija šoks visiem, pat daudz pieredzējušai britu popmūzikas pasaulē. Ir vajadzīgs tiešām liels talants un uzdrīkstēšanās, lai varētu ar kaut ko pārsteigt veco labo Angliju. Neparasti tērpi, grims, skandāli, pārspiedumi un baumas, pat tas ir puisis vai meitene līmenī, burvīgi atbruņojoša naiva un atmiņā paliekoša mūzika. Bet tas bija sen, kaut arī tā ir taisnība. Tas, ko redzat, ir Boy George vārdu pārdzimšana jaunā modīgā inkarnācijā. 2. reizi Londonas modes nedēļā tiek piedāvāts brenda pierodas skats. Jūsu uzmanībai tā, kur atvedām pērn septembrī šai sezonai, protams. Par skatu.
Fanu un mediju ieredzēt un apmeklēt. Pozitīvi, asprātīgi, dzirkstoši. Birūti, visas Londonas vai kādas citas mega lielpilsētas ielas kosmopolitiskais šarms un, protams, ar tik mums mīļo un saprotamo slavenā angļu humora devu. Publika to prot novērtēt. Smiekli, ritmiski galva un kāju šūpošana nerimsts visas 20 minūtes. Iela. Visi progresīviem ļaužiem zināmais un atpazīstamais. Hip-hops, punki, goti, tripliņi, tirliņi, hipiji, metro un citādāki seksuāļi, military un library. Bet kas notiek, ja to visu sapludina? Pēc grima šķiet, ka tie ir kādi svešie. Bet vai tas tā ir? Atpazīstami tipāži tikai sajaukti vietām un lietām. Krāsaini, provokatīvi, taču neagresīvi. Modes ļaudīm patīkama atslodze pēc grūtas darba dienas. Šajā gadījumā pēc Londonas modes nedēļas. Yes, Rudī, kā vēst kāds uzraksts uz skatē prezentēto vīriešu apeņu mugurējās daļas. Mīļi smaidot, lūk arī pats Karma Hameleons. Viņa fani to saprot un sveic. Mēs kā jau katru pusgadu dodamies uz Londonu pēc jaunumiem. Jau rīt sākas Londonas modes nedēļa, nākamajai rudenes ziemas sezonai. Kā jau pieņemts lielākajā daļā modes šovu, kulminācija ir iznāciens Līgavas tērpā. Tāzu un godu tērpu kolekcija šim gadam no Barcelonas Bridal Fashion Week, vienīgais Eiropā un lielākais pasaulē. Victorio y Luchino ir spāņu izcelsmes dizaineru duets, kurā savus talantus jau pirms 35 gadiem apvienojuši José Viktors Rodríguez Caro un José Luis Medina del Corral. Abi savās jaunības dienās Spānijas pilsētā Seviļā ietekmējušies no 60. gadu Parīzes dizaineru spožumu. Abi mācījās, stažējās un satiekoties 1972. gadā, nolēma uzsākt kopīgu modes brendu izveidu. Šķiet, ka tik spānisks šos dizainerus izveidojas pats Spānijas daba, Andalūzijas spilgtās gaismēnes, kas izceļ tik dažādās dabiskās formas un faktūras. Andalūzijas smaržas, garšas un vēja pieskārieni ir papildus stimuls. Victorio y Luchino dizaina koncepcijas izveidē. Paši par sevi radītajām kolekcijām viņi bilst, ka tās rodas ģerānī un bazilikas smaržas piesātināta ārpilsētas studijā, un tām jāatgādina mirdzošas upes, kas plūst pa dārgakmeņu nosētu lauku. Lūk, cik poētiski. Dažkārt patiesi spēja pārsteigt domas lidojums ar kādu dizaineru ne tikai rada savas kolekcijas, bet arī apraksta tās publiskajai telpai domātos materiālos. Auduma izvēle tikpat bagāta un vienkārši savā bagātībā. Viņi izvēlas labāko no tā, ko ražotājs spēj piedāvāt. Saules dzelteni vai olīva zaļa zīda un dažādu krāsu toņos mirguļojošu organus. Viņu ready to wear kolekcijās. Mirguļojošu zīda samts un atlases ir viņu iecienītākie audumi vakartērpiem. Dažādos laikos, dažādi apzīmēts un modes žurnālisti mīlēts ir Victorio y Luchino kolekcijas, jo tajās skaidri saskatāmas spāņu tautas ģērbšanās tradīcijas un kultūras zīmes. Pat savu modes namu smaržas viņi nosaukuši visā pasaulē pazīstams operas varonas vārdā Carmen, lai pasvītrotu to dienvidniecisku ugunīgo dabu. Jutekliskums svinīgam vakaram vai kāzām domātos apģērbos ir tā iezīme, kas raksturos sievieti, kur izvēlas Victorio y Luchino tērpus. To korsa šeit augstrais ar noslēpumu saglabājošām garām piedurknēm, tepat laikā atsedzot plecu līniju. Šī seņorita saģērbusies, lai izietu svētkiem sapostā zālē vai krāšņā dārzā. Ņemt vai neņemt sev līdzi kādu trusīti vai āzīti ir tikai pašas slepnās seņoritas ziņā. Tas ir neatkarīgs, spēcīgs un dienvidniecisks valdzinājums, kur radījusi karsta, spilgta Andalūzijas vasaras diena.
Ar jums kopā speciāli F-kontroli, Rīva un Mareks. tiekamies pēc nedēļas. Bye!